primārais uzdevums ir naudu nezaudēt, nākamais uzdevums ir saglabāt pirktspēju, un tad trešais ir to naudas līdzekļus vairot. Kādi ir tie instrumenti, kurus mēs varam izmantot? Ja mēs runājam par vērtspapīriem, tad tipiski to pirmo nezaudēšanu mēs varam visticamāk nosakt ar kaut kādiem ļoti drošajiem valstu parādzīmēm, vai, piemēram, Latvijā krājobligācijas. Kaut ko no inflācijas varbūt mēs tur varam nosakt, bet, piemēram, krājobligācijas ar 4% gada ienesīgumu brīdī, kad inflācija tur ir 10, jebkuram ir skaidrs, ka tas kaut mazliet palīdz, nav nulle, bet līdz galam tas īsti nepalīdz. Bet savukārt, ja pastāst tiešām ilgā termiņā, tad akcijas ir bijis tas, kas ir nesis lielāku ienesīgumu nekā inflācija. Globāli, ja paskatās tos globālos datus, tad vidējā inflācija ir 3 līdz 4% gadā, un akcijas vēsturiski tur paņem ne tikai S&P 500, bet dažādāku valstu tur indeksus no 1900 sākumiem, tad ir bijis vidēji ap 8% gadā.